Sveiki, draugi! Šodien apskatīsimies termālo ierīci no ražotāja Termtek, Valda sērijas termālo monokulāru. Komplektācijā pārvadāšanai čehols, mums ir čehola siksniņa un kakla siksna. 2 akumulatori 18650, ar kuriem darbināsim savu termālo ierīci. Mikrošķiedras lupatiņa un arī ierīce, ar ko uzlādēt mūsu ierīci. Un arī viens no galvenajiem aksesuāriem - sāna stiprinājums termokamerai, kur var ielikt roku. Un, protams, arī uzlādes kabelis. Valda sērijas termālie monokulāri jau diezgan iecienīti mūsu lietotāju vidū. Visā pasaulē mednieki tos aktīvi lieto. Konkrēti šeit man rokās ir Valda 635L. Atšifrējums šiem burtiem ir 600, tā ir 600 sensors, tātad 640 sensors reiz 512 35, tas ir atšifrējums lēcas diametram. Un galā tas L, ko nozīmē, tas ir lāzera tālmērs. Tātad šai kamerai ir iebūvēts lāzera tālmērs. Jā, mēs redzam 35 mm objektīvu, ar ko atšķirās Valda sērijas monokulāri, ka tiem ir vienas rokas vadība, tas ir ļoti ērti. Un kā es sākumā pieminēju šo te siksniņu, mēs to varam uzmontēt gan no labās puses, gan no kreisās. Tātad derēs gan labrocim, gan arī kreilim. Tātad šeit viņa iestiprinās un ir ļoti ērti. Tāpat arī varat pāriet uz otru pusi. Par akumulatoriem jums 2 akumulatori 18650 nāk komplektā. Ļoti laba lieta ir tas, ka termokamerai šis akumulators nav iebūvēts. Jebkurā brīdī to var nomainīt pret jaunu. Kā es to parasti lietoju, es to ielieku iekšā. Un šis otrs akumulators man paliek rezervē kabatā. Savu termokameru darbinu šeit no CTP. Ja, tātad man ir arī komplektā uzlādes kabelis. To es varu pievienot jebkuram adapterim un uzlādēt savu termokameru jebkurā man ērtā brīdī. Vai arī varu pievienot powerbanku. Tātad, ko mēs šeit redzam? Mums šeit ir dažādas pogas. Pats galvenais, protams, ir medniekam manā skatā video foto, lai tu vari iemūžināt savus kadrus, ko tu redzi. Pašā priekšā ir novietot ieslēgšanas poga, un šeit ir tāds rullīts. Šis rullīts ir domāts, lai jūs varētu nofokusēt sev attiecīgo distanci uz attiecīgo mērķi. Un šis ir multifunkcionāls kursors, kas ir kā multipoga, kura kustās uz dažādām pusēm. Tātad uz priekšu, uz atpakaļ jūs varat piezūmēt, pa labi īsi pārslēdzot, jūs varat pārslēgt krāsas schēmas, un pa kreisi, paturot pāris sekundes, ieslēdzās lāzera tālmērs. Pati termokamera nav pārāk smaga, tā ir diezgan ergonomiska. Man patīk šis tālmērs, ka tas ir apakšā novietots, jo es reizēm tumsā ņemot termokameru, es sajūtu, man ir tāda, ka es esmu termokameru paņēmis pareizi rokā. Tas ir mans tāds īsts plusiņš, kas man patīk dēļ šī tālmēra novietojuma. Komplektācijā mums ietilpst arī uzlādes ierīce. Šeit ir uzlādes kabelis, varat ielikt savus akumulatorus un ātri uzlādēt. Uzlādes ierīce noderēs jums arī citiem akumulatoriem, kurus jūs varēsiet mājās mierīgi uzlādēt. Pašas kameras sensoru jūtība ir 18 mK. Tas ir ļoti labs rādītājs. Tas nozīmē to, ka attēls būs maksimāli labs arī sliktā kontrastā. Un Termtek jo īpaši izceļās ar to, ka sensoru jūtība ir ļoti laba, attēls ir ļoti kontrastains, iebūvēta iekšā ir voks matrica. Tātad 640 reiz 512. Termtek ir izteikti labs sliktā kontrastā. Ja citu ražotāju termokameras šo attēlu varbūt tik labi to nenodrošina, tad Termtek sliktā laikā, slikts laiks, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ārā ir apmācies, tādā mednieku vienkāršā valodā viss ir pelēks, tātad arī temperatūra apkārt visam ir vienmērīga. Termtek monoklis, viņš uztaisīs ļoti labu bildi, arī neskatoties uz to, ka ārā būs daudz ūdens molekulu, un šis veids, kā izveidot šo attēlu, termokamerai būs diezgan grūts, bet šis Valds tiks ar to galā. Sensoru jūtība ir ļoti augsta. Mēs labāk varēsim saskatīt arī visu, kas ir šī zvēra. Zvēram ir pie 40 grādiem, un uz baltās paletes viņš ir ļoti labi kontrastē uz apkārtējā fona. Bet tieši par šo jūtību iet vairāk runa par to, kas notiek aiz šī zvēra, kāds ir šis fons. Vai šis fons ir izplūdis, vai viņš ir telpiski saprotams pareizi. Un arī, ja mēs runājam par smalkākām detaļām, teiksim, kā sīkākie zāri, zāles stiebri, tie visi būs daudz labāk pamanāmi. Tātad arī tās pašas briežu trofejas būs labāk novērojams un saskatāmas. Tā kā šis modelis ir pārbaudīts, mednieki tos daudz lieto visā pasaulē, Latvijā, un arī es pats to lietoju regulāri. Mazliet par komplektāciju. Tātad komplektā ietilpst arī šāds foršs pārvadāšanas maks. Viņš nav mīksti polsterēts. Tā doma ir tāda, ka jūs varat ielikt termokameru un ļoti ātri tikt tai klāt. Redzēt, es viņu ielieku un tikpat ātri arī viņu izņemu. Plus arī tas, ka šo kameru es varu piestiprināt pie mugursomas vai arī turēt kaklā. Ir šāda te kakla siksna. Teiksim, transportēšanas laikā es viņu uzlieku. Un man ir, tas vienkārši atvieglo medības. Var arī ievērt arī siksnā pie sāna. Tā kā ļoti labs variants. Man patīk, ka Termtek tomēr arī pievērš uzmanību šiem te visiem sīkumiem. Un arī, protams,
pati kakla siksna pašai termokamerai. Ja? Tātad uzliekat viņu šeit. Šeit ir speciāla vieta, kas man patīk. Šeit ir tāda kārtīga vītne, kur jūs varat vienkārši ieskrūvēt. Tad, kad tu ieskrūvē šādu te vītni pašā termokamerā, veidojās pārliecība, ka tā tiešām turās labi. Un šis te otrs gals ievarās korpusā no otras puses. Tā kā ļoti veiksmīgs modelis. Ir vienkārši jābrauc uz mežu, jātestē, tad jau arī viss izdosies. Tā kā paldies, ka noskatījies šo mazo īso apskatu. Ar tevīm bija kopā Jānis Lākuts. Tiekamies jaunos apskatos.